To slawiec Jezus Chrystus. Niedziela Ewangelia będzie o posłaniu. Šīs svētdienas evaņģēlijs būs par Dieva dēla sūtīšanu cilvēcei. Un jautājums ir sekojošs. Kāds bija Jēzus Kristus atnākšanas mērķis šajā pasaulē? Mēs esam lielā gavēņa laikā. Mēs zinām un gatavojamies tam, lai praktiski izdzīvotu Kristus ciešanas, nāvi un augšām celšanos. Šīs dienas evaņģēlijā ir sekojoši vārdi. Dievs tā mīlēja pasauli, ka atdeva savu vienzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvi. Šie vārdi ir ļoti svarīgi mums ticīgajiem, jo tie dod mums cerību un perspektīvu mūsu pestīšanai, ka esam mīlēti no debesu Tēva puses, jo ar viņa žēlastību mēs esam radīti. Kungs Dievs mums šodien saka, Dievs sūtīja dēlu pasaulē, lai viņš pasauli nevis tiesātu, bet gan lai pasaule caur viņu tiktu atpestīta. Tas savukārt ir apstiprinājums Jēzus Kristus misijai, kurš negribēja, ka mēs esam pazudināti, bet vēlējās, lai mēs būtu pestīti. Tālāk kungs Jēzus runā par to, ka ticība uz viņu dod pestīšanu. Savukārt, kurš neieticēs viņam, pats sev atbildēs uz sekojošo jautājumu. Kas tic viņam, tas netiek tiesāts, bet kas netic, tas jau ir notiesāts, tādēļ, ka nav ieticējis Dieva vienzimušajā dēla vārdam. Kungs Dievs mums dāvā savu pestīšanas žēlastību, kā arī savu debesu valstību, kuru mums ir sagatavojis. Viņš mums dāvā saprātu kopā ar brīvo gribu, caur kuru mēs varam visas Dieva dāvanas un Dieva perspektīvas izmantot priekš mūsu pestīšanas, kā arī palīdzēt būt pestītiem citiem cilvēkiem. Tas ir mūsu uzdevums šajā lielajā gavēnī, un katrā mūsu kristīgajā ikdienas dzīvē mums ir jāatceras, ka Kungs Dievs mūs ir radījis, savā mīlestībā atpestījis un dāvājis mums brīvo gribu, lai mēs varētu caur mūsu brīvo gribu pieņemt šo pestīšanu. Savukārt otrajā evaņģēlija daļa ir atgādinoša. Tajā Kungs Dievs mums nedaudz atgādina par to, ka viņa vēlēšanās ir atpestīt cilvēku, atpestīt katru no mums. Atpestīšana nav pietiekama tikai ar mūsu gribu vien, bet ir vajadzīgi darbi, rīcība un vēlēšanās no mūsu puses. Šīs otrās daļas detalizētāks skaidrojums ir iemesls, lai atnāktu šo svētdienu uz baznīcu un paklausītos par to, kādā veidā Kungs Dievs mūs šajā visā stiprina. Jo arī no mums pašiem ir atkarīga mūsu pestīšana. Ne tikai viss no Kunga Dieva ir atkarīgs, bet arī mēs esam aicināti uz rīcību. Daudz Dieva žēlastības jums vēlu, gatavojoties šīs svētdienas satikšanās notikumam Euharistijā. Un atgādinu, ka pilnvērtīga tikšanās svētajā misē mums dāvā pilnvērtīgus Dieva žēlastības augļus mūsu dzīvē. Lai top slavēts Jēzus Kristus. Un lai Kungs Dievs jūs svētī Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen.